Nesen tika atrasts miris jaunākais melnādainais profesors Kembridžā, un es vainoju tās augtās woke ideoloģijas un mēdīju spēkus, kas ļāva šim stāstam notikt. Labi, ķersimies pie detaļām. Jasons R. Ardijs, jaunākais melnādainais profesors Kembridžā, kurš nesen tika apsūdzēts akadēmisko darbu plaģiātismā, tika atrasts miris. Viņa nāve notika pēc tam, kad Kembridžas universitāte uzsāka izmeklēšanu par viņa iepriekšējiem apgalvojumiem. Tātad, kas ir šis cilvēks? Esmu izglītības socioloģijas profesors Kembridžas universitātē. Pirms 3 gadiem Jasons R. Ardijs kļuva par jaunāko melnādaino profesoru, kurš jebkad iecelts Kembridžas universitātē, kas ir 800 gadus sena iestāde. Vēlreiz. Jūs skatāties šo video, un pirmais, ko saprotat, ir tas, ka šis vīrietis nav tas, ko Kembridžas universitātes dibinātāji, tie, kas to izveidoja, kādreiz bija domājuši saviem vadošajiem profesoriem. Ne? Labi, tam nav nekāda sakara ar viņa ādas krāsu, starp citu, tas vairāk ir par grimu un gariem matiem. Professor Jason Ardijs join. Viņu intervēja par šo sasniegumu kanālā CBS News. Ja es esmu pilnīgi atklāts un godīgs, nedaudzi skolotāji skolā ticēja maniem spēkiem. Tagad Rārde ir zaudējusi savu labo slavu. Viņu apsūdz par akadēmisko darbu plaģiātismu un melošanu par to, ka viņš 6 dienās noskrēja 600 jūdzes, lai savāktu naudu labdarībai. Kas neizskatās īpaši labi, bet te ir viena lieta. Ja jūs pieņemat kādu darbā kā DEI darbinieku, jūs viņu nepieņemat viņa patiesajām spējām, jo viņš ir melojis par daudzām lietām, ne tikai par akadēmisko darbu, acīm redzot arī par savu CV un tā tālāk. Ja jūs pieņemat kādu darbā tikai tāpēc, kā viņš izskatās, lai pierādītu pasaulē, ka jūs patiešām esat plaša redzesloka, var izrādīties, ka šai personai nav nepieciešamā pamata, lai patiešām būtu universitātes profesors. Es domāju, tas ir šokējoši. Ne jau šodien vajag daudz, lai kļūtu par universitātes profesoru. Viss, kas tev ir nepieciešams, ir būt kādam, kurš ir gatavs pakļauties Covid noteikumiem, būt Krievijas vai Ķīnas nopirktam un uzspiest studentiem bīstams liberālas ideoloģijas. Bet tas jau ir cits sarunas temats. Viņš tam ļoti labi atbilst, vai ne? Skandāls ir pirmajās lapās šeit apvienotajā karalistē. Un bijušais izglītības socioloģijas profesors tagad ir atkāpies no amata, paziņojumā norādot, ka to nevajadzētu sajaukt ar piekrišanu apgalvojumiem, kas par viņu izskanējuši. Kembridžas universitāte paziņo, ka ir uzsākta izmeklēšana. Tagad ir radušies jautājumi par Ardija autobiogrāfiju, kuras izdošana paredzēta šomēnes. Holija Viljamsa, CBS News, Londonā. Labi, tātad, ja jūs vēl neesat sapratuši būtību, šīs ir tas čalis, kurš ar meliem ieguva augstu amatu DEI vai DEY, kā nu to sauc, Kembridžas universitātē, kas ir ļoti prestiža iestāde. Un iemesls, kāpēc viņš vispār tur tika, bija tas, ka viņi meklēja kādu, kas ļautu viņiem vienkārši ievilkt tekstīti vajadzīgajā ailē. Nevis tāpēc, ka viņi patiešām vēlējās pārbaudīt, vai viņam ir atbilstoša kvalifikācija. Un es nejauši uzgāju ļoti interesantu rakstu žurnālā The Spectator, kurā bija jautāts, vai BBC atvainosies par savu lomu Jasona Ardija stāstā. Jo ir skaidrs, ka šis vīrietis nomira, un viņš nomira sabiedrības spiediena dēļ. Proti, visdrīzāk viņš atņēma sev dzīvību. Atkal, ja paskatās uz šo Kembridžas profesoru, ziņojumi liecina, ka tas visticamāk bija paša nodarīts, bet apstiprinājumu vēl nav. Viņa nāve tiek uzskatīta par negaidītu, taču nav pamata uzskatīt, ka tā būtu aizdomīga. Labi? Laipni lūdzam atpakaļ. Traks stāsts no Lielbritānijas. Kembridžas profesors Jasons R. Ardijs, kuru kritisi raksturo kā DEI seju, pagājušajā nedēļā atkāpās no amata, ņemot vērā apsūdzības plaģiātismā un neatbilstības viņa akadēmiskajā biogrāfijā. Apsūdzības attiecas uz to, ka daļas viņa doktora disertācijas tika plaģētas. Viņa dzīves aprakstā bija norādīts amati, kurus universitātes apgalvo, ka viņš nekad nav ieņēmis. Viņš apgalvoja, ka 35 dienās noskrējis 30 maratonus. Un vairāk nekā 5,5 miljoni mārciņu tika savākti labdarībai. Es domāju, ja jūs uz to paskatītos un kāds jums teiktu, ka viņš 35 dienās noskrējis 30 maratonus, ja jums būtu kaut nedaudz saprāta un jūs nemeklētu DEI darbinieku, jūs padomātu, varbūt ar šo kaut kas nav kārtībā. Kāpēc šajā rakstā tiek jautāts, vai BBC atvainosies par savu lomu Jasona Ardija stāstā? Es gribu par to parunāt. Labi, paskatīsimies, ko Kelija Dž. Kīna saka. Jasons Ardijs bija ideāls cilvēks, kur linčojuši rasisti un cilvēki, kuri patiesi sēroja. Savukārt, labi, paskatieties, kas šeit ir tik traks. Esmu slepus Londonas mītiņā par mirušo DEI akadēmisko krāpnieku Jasonu R. Ardiju. Tūkstošiem cilvēku ir šeit, lai aizstāvētu DEI un Aldes melus, kurš izdarīja pašnāvību pēc tam, kad žurnālists viņu atmaskoja kā krāpnieku. Pulis skandēja BLM stilā un pacēla dūrs, atkārtojot to, kā pats BLM bieži tiek saistīts ar krāpnieciskām afērām un meliem. Vai ne? Kāds, kuram patiesībā nav nepieciešams no jums visiem kaut ko lūgt.
Tātad jums burtiski ir cilvēks, labi, kurš acīm redzam ir melnādains, kurš tiek pieņemts darbā DEI dēļ, un kurš virza visu šo DEI lietu, un viņš kļūst par DEI seju Kembridžā un daudzās citās vietās pasaulē. Un tad viņu apsūdz par kaut ko, un viņš pat īsti to nenoliedz. Viņš vienkārši saka, es ceru, ka mana rase un viss pārējais netiks, jūs zināt, tas citāts, ko mēs tikko parādījām. Es vairs neatceros, ko tieši tas teica. Un tad viņš pats sevi, un tad tūkstošiem cilvēku, daudz baltādainu cilvēku, iziet ielās sakot, ka viņu nogalināja rasisms. Nevis tas, ka šis bija cilvēks, kurš bija gatavs melot, lai virzītos uz priekšu. Un tad, kad viņu pieķēra, viņš nespēja tikt galā ar sekām, tāpēc viņš vienkārši atņēma sev dzīvību. Tāds ir stāsts. Gļēvulības stāsts, cilvēka stāsts, kurš patiesībā nebija gatavs noskriet 30 maratonus 35 dienās. Vai patiešām savākt naudu, vai iegūt universitātes darbu. Bet tā vietā viņš par to meloja, plaģēja savu doktora disertāciju, ieguva prestīžu amatu, paņēma visu slavu sev, padarīja sevi slavenu ar to. Es esmu jaunākais melnādainais, blā, blā, blā. Uzrakstīja autobiogrāfiju par sevi. Un tad, kad viņu pieķer, jo viņš ir melojis, viņš izbeidz savu dzīvību, pašnāvību izdara. Un tad tu redzi, kā tūkstošiem cilvēku iziet ielās, lai protestētu par to, ka viņš bija gļēvuls un krāpnieks. Un es domāju, tiešām tūkstošiem cilvēku. Un tāpēc mēs runāsim par to, vai BBC kādreiz mums atvainosies. Jo lieta ir tāda, ka mēdīju atspoguļojums par šo puisi bija tik nesamērīgs, vai ne? Jasona Ardeja skandāls pats par sevi ir skandāls. Raidorganizācija gadiem ilgi nekritiski popularizēja Ardeja mītu. Līdz 2026. gada jūlijam raidorganizācija bija izlaidusi vismaz 11 radioprogrammas. Gandrīz 6 stundas ar Ardeja saturu, 4 ziņu rakstus un 2 TV intervijas, kurās slavēja akadēmiķi un atkārtoja viņu nepatiesos apgalvojumus. Kad sākotnēji izskanēja ziņas par viņu plaģiātu un meliem, BBC vēl vairāk aizstāvēja akadēmiķi. Pirmais raksts, kurā, manuprāt, ir īsta kritika par bijušo profesoru, tika publicēts 6. augustā. Dienu pēc viņa atkāpšanās, vairāk nekā 2 nedēļas pēc tam, kad oriģinālais Ardeja atklājums tika publicēts Substacks, un 6 gadus pēc BBC pirmā raksta par nelaiķiskie akadēmiķi, šajā laikā žurnālisti visā pasaulē publicēja atklājumus, kuros detalizēti aprakstīta Ardeja ilgā melošanas un pārspīlējuma vēsture, sākot no tādiem dažādiem izdevumiem kā Telegraph un Daily Mail līdz The Guardian un The New York Times. Nedēļām ilgi BBC tos visus ignorēja, vai ne? Tātad šis ir stāsts, par kuru tiek plaši ziņots, un tomēr galvenais apvienotās karalists mediju avots jums neko nestāsta, jo baidās, ka jūs viņu uzskatīsiet par rasistu. Es domāju, tas puisis vienkārši plaģiātēja. Ir pierādījumi. Viņš meloja un pats to atzīst, un BBC jums to nestāsta. Un tas liek uzdot jautājumu, ko vēl BBC jums nestāsta, draugi? Par ko vēl BBC melo un turpina uzstāt, jo tas liek viņiem izskatīties muļķīgiem. Un es nevaru pārstāt domāt par J.K. Rowlingas Crow, kas būtībā saka, jo muļķīgākai ideoloģijai kāds ir pieķēries, jo vairāk viņi saprot, ka ja viņiem nāktos to noliegt, tas pierādītu, cik muļķīgi viņi ir. Tāpēc viņi tikai vēl vairāk pie tās turas. Un tas ir tik neticami patiess. Pēc nāves raidorganizācija bija pievērsies šī jautājuma mazāk nekā īstai atspoguļošanai. Visas šīs sāgas laikā BBC ir iztērējusi vairāk resursu, lai nomelnot Ardejas atmaskotāju, bijušo Kembridžas akadēmiķu Neitanu Kofnesu un piedalījusies īstā ragana medībās pret viņu, jo viņš uzdrīkstējās atklāt rasismu un tā tālāk. Un šāda veida lietām man vienkārši nav laika. Redziet, tas ir traģiski. Tas vienmēr ir traģiski, kad kāds izdara pašnāvību. Ja es pati neesmu parādījusi, ka uzskatu to par traģēdiju, tas ir tāpēc, ka esmu pārāk koncentrējusies uz to, kas šajā stāstā nav pareizi. Un tas, kas šajā stāstā nav pareizi, ir tas, ka cilvēki ir tik ļoti koncentrējušies uz cilvēku ādas krāsu un šo krāsu pārstāvju iekļūšanu varas pozīcijās, lai viņi kaut kā varētu pierādīt, ka rasisma nav, bet kad tiek pierādīts, ka šie cilvēki to nav pelnījuši, neatkarīgi no viņu ādas krāsas, viņi to vienkārši nokopē. Pasaule to patiesībā nespēja saskatīt skaidri, un tas noved pie tā, ka cilvēki šādā situācijā patiešām izdara pašnāvību. Manuprāt, tā ir traģēdija, un mēdīji to atspoguļo, melo un patiesībā neveic savu darbu. Ja BBC un citi mēdīju ziņu avoti nebūtu šo vīrieti slavējuši kā kaut ko īpašu, kas patiesībā nav nekas īpašs, tam nevajadzētu būt ziņu vērtam, ka tu esi jaunākais melnādainais, kur kāds pieņem darbā. Tam vienkārši nevajadzētu būt ziņu vērtam. Ziņu vērts tas būtu, ja tu esi jaunākais jebkād pieņemtais darbinieks, jo tas ir nozīmīgi. Tas parāda, ka esi gudrs, bet ne tā vādas krāsa. Tas vienkārši nav svarīgi. Tas nav svarīgi, un tam arī turpmāk vajadzētu būt nesvarīgam. Un tas ir tik neticami nomācoši, ka ir ziņu avoti, kuri ir tik sajūsmināti, ka var pateikt kaut ko par kādu, kurš ir melnādains. Godīgi sakot, tas pats par sevi ir tik ļoti rasistiski. Tā kā, urā, mēs atradām kādu, ko varam svinēt. Nu, cilvēki, pietiek, man tas jau ir līdz kaklam. Katrā ziņā, paldies par uzmanību šim jautājumam.